kāpēc rodās muzeji, kas to pieprasa, kā šie iemesli, jo mēs dzirdējām Jānis Šakars referātā, un karš ir viens no tiem, kas tieši ir saistīts ar šo tēmu. Jo liekas, kā karš ir, kas ir tik milzīgs sociāls satricinājums ar lieliem humāniem un materiāliem zaudējumiem, cilvēcīgi gribētos tos aizmirst un izsvītot no savas atmiņas, jo tas ir fiziski un emocionāli traumatisms, bet tomēr visā šajā karā ir arī lietas, kā cīņa par ideāliem, par tēvzemi, neatkarību, tur ir varonība un biedriskas upurēšanās, un tas ir tas, kas neļauj šiem karavīriem īpaši, kas ir frontē, bet arī sabiedrībai, kas ir ārpus šīs frontu līnijas, aizmirst šo karu. Karavīri pulcējās kopā, dalās savās individuālās atmiņās un veidoja šo kopējo kolektīvo atmiņu. Viņi pulcējās kopā pēc noteiktajām, kur viņi karā ir bijuši to brīdi. Vispārējās kara ekspozīcijās karš tiek parādīts sākums, beigas, sekas, cēloņi. Ir īpaši kara muzeji, militārie muzeji, kas jau to analizē daudz detalizētāk, parādot daudz plašāk šo karu. Un tad ir kara memoriālie muzeji, kuri ir, tas jau tas cilvēcīgais, tas indivīda atmiņas par karu. Un tie ir, kā jau te minēja, tie par kādu kauju, notikumu, operāciju varbūt, un arī šie personību muzeji. Kā tāds spilgts piemērs ir šeit Francijā D-dienas muzeja Normandijā, kurā Otrā pasaules kara laikā bija tāda kara vēsturē lielākā gaisa un jūras desanta operācija, milzīgiem zaudējumiem. Tas notika 44. gada 6. jūnijā, bet tas bija tāds satricinājums. Ja mēs braucam šo piekrasti šajā reģionā, tur ir muzejs pie muzeja, tur ir gan sabiedrības veidot muzeju, pašvaldības uzturēt muzeju, lieli valsts muzeji, kā tas ir Kānā, ja kāds tur ir bijis. Tā kā tas ir šis vienas kaujas atmiņa. Un arī, protams, militāra personām, kā te tuvākie mēs minam Somijā, Barona, Maršala, Mannerheima muzeja Helsinkos. Latvijā kara memoriālo muzeja izveide un pastāvēšana ir cieši saistīta ar Latvijas valstiskumu vēsturi. Un kā mēs to vēlāk redzēsim, šos muzeja izveidošana parasti bija sabiedrības iniciatīva, un arī valsts atbalstīta, un arī likvidēšana ir notikusi tad, ja šie muzejais neatbilst pastāvošai ideoloģijai. Tātad Pirmais pasaules karš. Un to tajā laikā sauc par lielo karu, Eiropas karu, Pirmais pasaules karš ir vēlāk laika nosaukums, bet šis ir laiks, kad tiek izveidots Latviešu Nacionālās vienības latviešu strēlnieki. Un kas ilgstošās cīņā šeit cīnās uz Latvijas zemes no 15. gada rudens līdz 18. gada sākumam. Un tad, kad 1923. gadā pieņem likumu par vēsturiskām kauju vietām, tad nolēma pieminēt latviešu strēlnieks, izvēloties vienu šādu kaujas vietu. Un izvēle ir uz Nāves salu. Nāves salā, kur latviešu strēlnieki no 15. gada rudens līdz 17. gada vasarai aizstāvēja 2 kvadrātkilometru lielu teritoriju, kur šeit ir šis te maketiņš, ko vācieši veidojuši, un šeit mēs redzam to kreisajā stūrī, kur aizstāv iepretī Rikšķilei, un ap pārējo Latviju un ap pārējo karaspēku savienoja vienkārši tāds tilts. Un tad strēlnieki šo gājienu, kur viņi nomainīja viens otru, sauc pa Nāves salu ar mazo burtu, jo atnāca apakaļ vairs ne visi. Šis ir emocionālais skatījums.
Un ja pēc kara šo vietu jau sauc par Nausala lielo burtu, un 1924. gadā šeit atklāja pieminekli kritušajiem karavīriem. Kāpēc īpaši šo vietu izvēlējās? Jo bija Ložmetē kalns, Pīreļu pūlis, tāds slavens vietas, kas ir reflektējās arī pārējo sabiedrību. Nu, tādēļ, ka šī vieta bija piemērota vēlāk muzeja izveidējuši. Jo nec Ložmetē kalnu nebija. Muzeja izveide jau sākās 30. gadu vidū, tas ilgs diezgan ilgi, kamēr šo uzceļ. 37. gadā valsts, kas ir kara ministrijas personā, uzceļ šo ēku un nodod veco Latviešu strēlnieku biedrībai. Tas bija tas parastais, kā toreiz šie muzeji funkcionēja. Nodeva sabiedriskajai organizācijai, kuras uzdevums bija izveidot ekspozīciju šajā te vietā. Kā vienmēr arī par šo biedrību izvēlējās muzeja pārziņu, un tas bija bijušais karavīrs, kas varēja stāstīt par šīm vietām, jo bija paredzēts, ka apkārtnē pēc tam izveidos arī ierakumus, atjaunos, parādīs to, kā šajā vietā izskatījās tad, kad šeit notika karš. Šis muzejs darbojās līdz 1940. gadam, rudenī. Kad tas tika slēgts, likvidēts, kā toreiz visas šīs mūsu institūcijas līdz valstiskās neatkarības zaudēšana. Bet uz īsu laiku muzejs atjaunojās pēc kara periodā. 1947. gadā šis muzejs atjaunojas un kļūst par revolūcijas muzeja filiāli. Īsti nav saprotams, un es nevarēju atrast, cik tālu šī ekspozīcija bijusi, vai kā viņa tur darbojasies, bet ir pastāv atsauksmi grāmata, viesu grāmata, kurā ir ieraksti, bet diemžēl 53. gadā šo muzeju atkal slēdz. Grāmata, kas saglabājusies, parāda, ka pirmās 70 lapas šai viesu grāmatā ir vienkārši izgrieztas, seko pēckara ieraksti un tad arī beidz. Protams, tāds muzejs nevarēja pastāvēt, jo tas bija par pretēji šai ideoloģijai, ka tiek izcelta kāda nacionālā vienība, to mēs redzēsim arī tālāk, ka šīs nacionālās vienības tiek otrā karā likvidētas. Un otrkārt, es domāju, muzejs arī savā ekspozīcijā nevarēja pierādīt tā laika šo ideoloģiju, kas bija jārāda, runājot par Pirmo pasaules karu. Tas ir Krievu un Latviešu karavīru lielā brālība šajā te Pirmā pasaules kara frontes vietā. Tā šis muzejs izskatījās. Eksponāts, kas mums ir saglabājos, tagad atrodas citā muzejā, tas ir metālā kalta strēlnieku nozīme. Tā. Un šo te Pirmā pasaules kara latviešu strēlnieku piemiņu tādā memoriālā muzeja veidā varēja atjaunot tikai pēc valsts neatkarības atgūšanas. Nav salā tas vairs nebija iespējams, lai gan bija mēģinājumi arī atjaunot muzeja darbību, bet tur situācija mainījās. Bet citā slavenā strēlnieku cīņu vietā, Ziemassvētku kauju vietā, vietējais mežsargs, kas jau strēlnieku piemiņu tur uzturēja kopš 1969. gada, vienā ēkā, šeit mangaļi redzami mājas, bija iekārtojis nelielu izstādību par latviešu strēlnieku vēsturi kā tādu, daudz plašāk, ja? Par bataljoniem, par cīņām, par pieminēšanu. Un Ziemassvētku kaujas, varbūt paskaidrot, ir kaujas, kas ir 1916. gada decembrī, tur arī janvāra kaujas ietilpst iekšā, kad Pirmā Latviešu brigāde pārāva vācu nocietinājumu līmenī. Te mēs redzam šo vietu, šo vācu valni, kuru sauc, un kur arī latviešu strēlnieku kapteiņu Brieža vadībā to pārāva. Un šeit 1992. gadā vispirms to piemineklis. Pieminekļa autors ir Ģirds Burvis, pieminekļa atklāšanā, kas notika
tiešām janvārī, ziemā piedalījās arī Evalds Valters, un šeit atklāja pieminiektu Zobeles. 1990. gadā māju iekļauja privatizējumu ēku sarakstā, jo mežniecībai viņa nebija vajadzīga, ja, tur tā īsti neviens nedzīvoja, un valsts meži piedāvāja pārņemt šim Valdemāram Virzniekam, bet viņš saprotot, ka uzturēt, izveidot muzeju tādā visā ēkā nebūs par spēkam. Un tad bija sabiedrības reakcija uz to, ka likvidē kādu latviešu strēlnieku piemiņas vietu. Iesaistījās prese, televīzija, mēdīji, likvidē latviešu strēlnieku muzeju. Ja, šeit tajā autentiskajā vietā. Nu, protams, viņi pieprasīja aizsardzības ministra rīcība, nu, un tad sekoja tālākais, ka 90. gadu beigās viss tas notika. Un tad jau 2005. gadā jau šeit tika atklāts jau Kara muzeja filiāli pēc kāda brīža. Nu, mēs sapratām, es domāju, ka vēl liela daļa bijušiem Kara muzejā, jūs zināt, kur tas atrodās, dziļi mežā. Ja. Tajā laikā ļoti sliktiem ceļiem, bez nekāda sabiedriskā transporta. Nu, un šeit ir šī te iekštelpa ekspozīcija. Viņi veido ļoti tāda, nu, man viņi gribas salīdzināt nedaudz ar mūsu privātajiem muzejiem, ja? Un šeit ir šie te autentiskie priekšmeti, kuri bezgalīgi daudzot šajās vietās. Šis te eksponēšanas veids šiem priekšmetiem, nevis, ka viņi ir notīrīti, ja? Viņiem nav stiklu virsū, viņi rada tādu īpašu tādu, nu, tādu sasaites sajūtu ar to pagātnes notikumiem, jo tos var paņemt rokās, apskatīt, ja? Un tas ir tas, ar ko šobrīd šie privātie muzeji vairāk tā kā konkurē ar valsts muzejiem. Nu, tā. Un jāsaka, ka šādu priekšmetu ir bezgalīgi daudz, un arī cilvēki, kas atrod un nes tur, un tā ekspozīcija papildinās. Bet saprotam, ka iekštelpa ekspozīcija ir gauži maz, un mēs atrodamies šajā te vācu pusē, tika atjaunot arī vācu nocietinājumi tajās vietās, kādi viņi bijuši, gan valni vācu, lai rastu šo sajūtu, ja, iekšpusē, nu, kas te bija jāpāro latviešu strēlniekiem. Nu, diemžēl purvas ir aizaudz, un vairs nav tā tīrēja purvas sajūta, ja, un mēs esam šeit domājuši par to, ka mēs varētu tur izcirst, lai būtu šī sajūta, kā viņi nāk un ir šī dzeloņa līnijas, bet, nu, tas vairs nepieder mums. Nu, nākamgad sākās Pirmā pasaules kara 100 gadi. Mums ir paredzēts papildināt šo ekspozīciju, pagarināt valni. Diemžēl arī dzelzbetonu munkuri mums tur neizdosies, bet mēs ceram, ka mēs varēsim ierīkot takas no Ložmetēja kalna uz šo vietu, it kā vedot cilvēkus pa to strēlnieku līniju, kā viņi šķērsoja šo vietu un iznāca uz vācu valni. Jāsaka, ka muzejs ir populārs, kļūst, neskatoties uz tāds, ka viņš nav pieejams, jo šī latviešu strēlnieku sajūta, ja, viņa tiek arī kokta, ja, lai ne tikai aizmirsta, bet nu drusciņu savādāk viņa, bet šobrīd šis muzejs darbojās labi. Tā, bet mums ir vēl viens muzejs, un šeit mēs redzam šo te mūsu bunkuru, kas ir, kurā var iet, kurā ir notiek notikuma. Nu, piemiņš šeit notiek tiešām janvārī, kaut gan jāsaka, paši strēlnieki izvairījās. Viņi tā nevisai brauca tajā ziemā, viņi rīkoja kaut kur tādā labākā laikā šīs atmiņu takas iztaigāja. Otrs muzejs, kas šobrīd ir veltīts Pirmam pasaules karam, atceroties vienu kauju, tas ir Mazās Jūglas kauju, kas norisinājās Tīriežu apkārtnē 1917. gada septembrī, kad latviešu strēlnieki diennakt noturējās pret daudzkārt pārākiem vācu spēkiem šajā te vietā.
un tādējādi nepieļāva lielākas armijas aplenkšanu. Un tagad ir mazās Juglas kaujas muzejs ierīkots šajā ēkā. Ja jūs skatīsiet, meklēsiet šādu muzeju saraksties, jūs viņu neatradīsiet. Tā viņš nesaucās. Jo muzejs slēpjās zem nosaukumu Kultūras mantojuma centrs Tīnūžu mūža. Bet muzejs ir profesionāli, labi iekārtots, tiešām labs profesionāls muzejs, labi darbojās, labi tiek vadīts, tur vēsturnieks strādā. Nu, iemesls, kāpēc viņi neņem muzeja nosaukumu, ir mūsu, kā viņi pašvaldību uzskata, diezgan drastiskie noteikumi par to, kas viņiem pēc tam būtu jāpilda. Bet pēc savas būtības arī krājumu uzskaitēji, viņi strādā ļoti labi. Paiet atpakaļ, mēs arī redzēsim šo te, ka vispirms tika atklāts piemineklis, kā tas ir visām šīm cīņu vietām. 2005. gadā šeit atklāja pieminekli Karlovu, veidot to, un ka viss šīs piemiņas vietas aktualizēšana, pieminekli, pulcēšanos, tas raisa jau tālāko saiti, ka vajag tuvākus, lielākus paskaidrojumus par to, kas te šeit ir noticis, tuvāk sasaist ar atmiņu. Un tad veidojās tieši muzejs. Tā, kad es pieteicu referātēs, kāpēc 3 kari? Nu, 3 kari tādēļ, ka mums ir arī Latvijas atbrīvošanas karš. Jo, nu, ir tā, ka, diemžēl, nu, ļoti bieži mums dažādos veidos tas pirmais karš nebeidzās, un tas, kas notiek Latvijā pēc valstiskās neatkarības pasludināšanas, tiek saukts par Pirmo pasaules karu. Mums jāiedzīvo šis Latvijas atbrīvošanas karš, kā brīvības cīņas mēdz teikt, jo kara darbība tiešā cīņas frontē Latvijā beidzās jau 1918. gada sākumā. Latvijas teritoriju ieņem vācieši, latviešu strēlnieki aiziet, viņi tiek aizsūtīti uz citam Krievijas frontēm, kur tie pēc kāda laika tiek arī demobilizēti. Ja? Un Pirmais pasaules karš Eiropā beidzās 1918. gada 11. novembrī. 18. novembrī Latvija pasludina neatkarību. Viss. Pirmais karš ir beidzies, nekāda vairs pirmā kara nav. Tā kā, nu, to kaut kā vēl līdz šai dienai tā ļoti izplūdušās teritorijas. Un tad pēc valstiskās neatkarības pasludināšanas izveidot pagaidvaldību, valstiskas institūcijas, tā skaitā arī apsardzības ministrija, un tā skaitā pirmās mūsu Nacionālās armijas vienība, un šis pirmās Nacionālās vienības simbols, un kādam patiešām ir Kalpaga bataljons. Nu, tā. Un tad šis neatkarības karš, ja, līdz 20. gadam, kas ir. Es varbūt netik daudz nerunāšu tieši par to Kalpagu muzeju, mēs varbūt tālāk paskatīsimies, bet tieši šeit ir redzams, ka tiek likvidēta valstiskā atmiņa, memoriālais muzejs 1922. gadā šajā vietā, kur krīt Oskars Kalpags, tiek atklāts piemineklis. 1936. gadā šeit atklāja muzeju. Ja. Šī te pieminekļi. Tas ir arī tāpat kā, ja mēs skatījāmies par Navas salas muzejs, tas tiek nodots Savienībai Pulkveža Oskara Kalpaga bataljons apsaimniekošanai. Viņi iecer šeit vadītāji, kas ir kauju dalībnieki, var stāstīt par tām norisēm. Šeit 1919. gada janvārī, un tieši viņi koncentrējās uz šo te Kurzemes periodu mūsu atbrīvošanas karā. Un muzejs tāpat kā Navas salas muzejs pastāv līdz 1940. gada rudenim, un kad okupācijas vara šo muzeju likvidēja. Un te jāsaka, tas traģiskākais, ka tas jau nebeidzās ar muzeju likvidēšanu, bet vajadzēja likvidēt pašu atmiņu kā tādu, tos priekšmetisko pamatu. 40. gadu beigās, 50. gadu sākumā pār visiem muzejiem pārbrāžās Glaulīts, un viss, kas ir saistīts ar neatkarības cīņām, ar
šo atbrīvošanas karu, fotogrāfijas, materiāli, viņi tiek vienkārši naturāli. Arī grāmatas, viss tiek vienkārši iznīcinātas. Arī tās nedaudzās personīgās lietas, tās arī ir, diemžēl, zudušas. Bet jāsaka, ka tomēr šo vietu nekad neaizmirst cilvēki, kas te bija, un šī vieta, tās Airītes vārds, pārvērtās par tādu neatkarības simbolu. Braucot garām, mašīnas uzpīdina, vienkārši vienā ceļu posmā piestājās šeit, ja, ir tādi stāsti. Tā kā visu laiku cilvēku atmiņā šī vieta kā Airītes palika un saistījās ar daudz lielākiem nekā vienkārši šī vieta, šī māja. Kaut gan arī pieminekļi bija piemiņas vieta, pazud māja bija citu cilvēku apdzīvota. Un tad atmodas laikā jau atzima muzejs šeit, ja, vispirms kā sabiedriskais muzejs. Un es saskatu, ka šajā sabiedriskā muzeja atklāšanā es te fotogrāfijas nerādīšu, tur vēlāk pareizi to, ka tas bija vietējās sabiedrības dalība tādā milzīgā Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā. Tur ir viena fotogrāfija, kāda milzīga 88. gadā, 11. novembrī, kas te ļauži ir sanācis, lai to atcerētos šajā vietā. Un tad arī atjaunoja muzeju pakāpeniski, sabiedriskā kārtā. Tad muzejs kļuva par pašvaldības muzeju, tur bija nedaudz plašāk, arī par piemiņas vietu, par pasākumiem. Un tad 2007. gadā, kad valsts atjaunoja vēl īpašumtiesības uz visu šo teritoriju, tad arī kļuva par karu muzeju filiāli. Un 2007. gadā nonāca karu muzejs, apulpējuši ēka, te vēl joprojām dzīvoja, kā tas bija agrāk iecerētas muzejas saimniecība, dzīvoja cilvēki, jā, šajā te apdzīvojumā pusē. Bet remontdarbu laikā te notika ugunsgrēks, un tad šajā gadā mēs atklājām šo ēku pilnībā kā Oskara Kalpaka muzeju, bija vieta Airīte 2013. gada martā. Bet uz šo periodu vēl viens muzejs, kas pastāvēja, tas ir Latviešu sarkano strēlnieku muzejs. Laikā, kad Latvijā ir izcinājās atbrīvošanas kārs, Krievijā notiek pilsoņu kārs, kurā iesaistās arī tie, kas tur nonāk Krievijā, šajā te muzeja, šajā te teritorijā. Viņš gar tur demobilizē, un tad jau 18. gada aprīlī tiek izveidot Latviešu strēlnieku padomu divīzija, kuri sākumā brīvprātīgi tajā mobilizē cilvēks, vēlāk viņi kļūst ļoti internacionāli. Un šī divīzija pastāv līdz 1920. gadam, kad viņi vispār izformēja kā Latviešu strēlnieku divīziju. Un lielākā daļa viņi atgriežas mājās, atpakaļ Latvijā, daļa paliek un veido savu karjeru tur Krievijā. Īsti jau padomju varai tādi latviešu strēlnieki, ne sarkani, ne balti, tā īsti nebija vajadzīgi, jo šis vārds latvieši bija, bet laiks gāja. Un tad 1970. gadā, sagaidot Ļeņina dzimšanas dienu, bija paredzēts izveidot šo te memoriālo muzeju, memoriālu faktiski pieminekli, kur gan bija dažādas liktas, un izveido un atklāja Latviešu sarkano strēlnieku muzeju. Un šis muzejs bija veltīts tieši Latviešu divīzijas cīņām Krievijas pilsoņu karā. Jūs šeit redzat, tur augšpusē ir karte, jā, kur parādīts viss šīs cīņas, tikai viss šai tēmai. Un ilgus gadus šī vieta kalpoja par Latvijas kompartijas pozīcijas stiprināšanu. Jā, visā te, jā, mēs piedalījušies padomju varas šajā te nostiprināšanā. Bet kas ar šo muzeju iznāca, ka šī muzeja darbības rezultātā sāk izveidoties asociācija, ka Latviešu sarkanais strēlnieks, tas ir komunists partijas biedrs. Kaut gan šajot Latviešu strēlnieku divīzijā, kad 5% bija tikai partijas biedri, ja? Bet uzreiz tas tik tā, ka jā, un šis Latviešu strēlnieks, tas ir komunists. Kaut gan tā nebija, un arī tos cilvēkus, kas 20. gadā strēlniešus atgriezās Latvijā, ne īpaši gaidīja šajā te muzejā. Vairāk bija tie īstie
ka te karogs ir redzams, bet nu, tas viss arī šobrīd viņš mums ir deponēts, bet tās strelnieku, latviešu saknos strelnieku māns atrodas Krievijā. Atjaunot valsts neatkarību, muzejs turpināja darboties, un viņš būtu arī, kā Jana teica, būtu varbūt pārveidojies kaut kādā savādākā veidā, bet no otras puses jau nebija loģiski. Mēs bijām neatkarīga valsts, ja? Lai mums būtu vesels muzejs veltīts kaimiņu valsts vienai vienībai. Kaut gan vienā periodā mums šeit bija mūsu pretinieki šī atbrīvošanas karā. Bet tad bija tīri tā tehniski, kā muzejs bija savienots ar apkurs sistēmu politehniku, tas pārtraucās apkurs sistēma, tad bija ļoti augsts, un tad muzeja faktiski uz laiku slēdza, māns pārvedām. Bet šobrīd šī tēma nav zudusi, viņi parādās par šiem latviešu sarkaniem strelniekiem, mūsu muzeja ekspozīcija, bet kontekstā vispār jau, kas Krievijā notiek, ar mūsu nacionālajiem pulkiem, kas atgriežas, ar pašu strelnieku sarkanu atgriešanos, ar bēgļu atgriešanos tādā jau Latvijas skatījumā. Nu, lūk tā. Tagad tas ir savādāks. Tā. Un tad ir trešais karš, kas ir otrais pasaules karš. Nu, lūk, ar otro pasaules karu ir tā, ka, lai gan tas ir, tiešām dramatisks karš Latvijai, bet Latvija šajā karā ir kā okupēta valsts. Un tāds arī tie likteņi, ja, kas ir okupēta valstī, ka pārmaiņas latvieši iesauc gan vienā, gan otrā kara spēkā, piedalījušies arī kaujās ir, un beigās arī valsts iznāk no kara, nevis kā valsts, bet kā okupēta teritorija. Padomu laikā varēja izveidoties kāds memoriālais muzejs, jo bija latviešu vienību 130. latviešu strelnieku korpus, viņi turējās kopā, bet 1956. gadā šo korpusu arī izformē. Ja, viņi vairs nav šīs latviešu vienības, un līdz ar to tajā laikā šī kara tēma bija tāda vispārēja, kā sabiedriskie muzeji ļoti daudzos skolās bija, bet tie nebija memoriāli. Tā, bet mums tagad ir 2 memoriālie otrā kara muzeji, kas ir tapuši jau tagad šajos laikos. Un viens no tiem muzejiem ir Mores muzejs. Mores muzejs atrodas Siguldas novada Mores pagastā, vietā, kur 1944. gadā no 26. septembra līdz 6. oktobrim Latviešu leģiona 19. divīzijas karavīri cīnījās un aizstāvējās pret uzbrukošo padomju armiju. Kaujas ir ievērojams ar to, ka šeit cīnās pret milzīgu pārspēku, daudzi tuvcīņus, un kritušo latviešu pusē nav tik daudz, 189, toties pretējā pusē jau ir tuvu 2000. Un šī Mores kauja muzeja iniciators ir karavīrs, kas tur ir cīnījies, tas ir Rolands Kovtuņenko, jo viņa motivācija, kā viņš raksta, ka man nebija miera, jo kara laika atmiņas man vienmēr atgādināja tā laika notikums, radīja domu, kā tos iemūžināt, lai atgādinātu nākamajām paudzēm pagātnes varoņdēnu. Vēl bija svaigas atmiņas un kaujas grāvī nebija.